atbildi bija pēc 30 dienām un uz kaut kādām tur 6 lapām. Vienkārši, nevajag, taisīt liekas kustības. Par birokrātiju sūdzas visi. Gan zemnieki, gan uzņēmēji, gan celtnieki, gan vienkārši cilvēki, kuriem tīri sadzīviskās situācijās nākās saskarties ar valsts un pašvaldību iestādēm. Liekas, ka birokrātija jau ir pārņēmusi visas mūsu dzīves jomas un nekur no tās nav glābiņa. Politiķi gan reizēm runā par birokrātijas mazināšanu, taču praktiskus risinājumus pagaidām neredz. Lielais jautājums – kā cīnīties pret birokrātiju? Kā domā tu? Raksta komentārā. Visās attiecīgi pasaules valstīs ir šī birokrātija un kaut kādā saprātīgā līmenī tāpat ir vajadzīga. Skaidrs, ka kādam ir valsts jāpārvalda. Tas jautājums, cik šī birokrātija ir liela vai sarežģīta. Un, tā pirmā lieta ir apzināties, kad mums viņas ir pa daudz, jo redz, kā ir mazām valstīm, mazo valstu tāda priekšrocība ir tā, kad mēs varam būt veiklāki, bet šobrīd ir tā sajūta, ka mēs funkcionējam līdzīgi kā tādas lielas un smagnējas valstis. Ja mēs pastamies arī uz cipariem, tad pēc Eurostat datiem Eiropā vidēji publiskajā sektorā strādā apmēram 16–17%. Latvijā ir 21–22%, mums ir vairāk. Atkal tā otra puse ir, kad finansējums šim publiskam sektoram Latvijā ir viens no zemākiem. Tas nozīmē, ja mēs skatāmies kopumā, tad Latvijā ir pārāk liels šis valsts, publiskā sektora aparāts, un ir zemi nofinansēts, kas nozīmē, kad mēs katrs cilvēkam kaut ko jādara, katrs tur ģenerē kaut kādus papīrus, un mēs viņiem vēl nesamaksājam. Tad tāds savā ziņā uzblīdis un slikti apmaksāts šis ierēdniecības aparāts. Ko darīt? Pirmkārtām es teiktu tā, tas ir politisks lēmums, ja mēs gribam tā radikālāk iet, un es būtu par to, mēs varētu droši pa vieniem 20–30% samazināt šo te aparātu, un es esmu pārliecināts, ka servisi sliktāki nekļūtu, tāpēc, ka daudz šīs funkcijas var atdot privātam sektoram, kas to izdarīs pa brīvu. Otrām kārtām, katrā nozarē varētu pajautāt, vai tā ir būvniecība, vai kaut kāda tirzniecība, vai vēl kaut kas, pajautāt industrijām, kā tieši vajadzētu būt šai te publiskā sektora apkalpošanai, un uzticēties šiem sektoriem, jo savu laiku vēl Lodzi ir teicis filozofs, jo vairāk zemē aizliegumu, jo dziļāk tauta nabadzībā grimst. Vienkārši ir jāuzticās industrijām. Un trešā tāda pavisam vienkāršā lieta, ko mēs arī no LTRK puses sludinām, sākam ar to, ka uz iesniegumam atbildam nevis 30 dienās, bet 10 dienās. Un ja mēs šīs 3 lietas ieviestu, uzreiz būtu labāk. Un katrā gadījumā arī tie cilvēki, kuri no šīs te publiskā sektora dotos projām, šobrīd darba tirgu ir milzīgs deficīts cilvēku. Tā kā viņi visi mierīgi atrastu darbu. Iesaisties, izsaki viedokli un uzdod savu jautājumu. Arī tavs jautājums var būt lielais jautājums.